Čau! Šodien tāds maziņš video par jaunumiņu no L'Oreal. L'Oreal Nude Magic Cushion. Es domāju, ka nevienam nav nekāds noslēpums, ka šāds produkts jau ir pieejams daudzām kompānijām, bet beidzot viņš ir arī pieejams par draudzīgām naudiņām. Kā te viņš izskatās? Varam vaļā. Šādi te mēs atveram. Ir spogulītis, ir aplikators. Var redzēt, ka es viņu jau izmantoju. Un tad mēs varam vaļā vēl vienu nodalījumu. Un šeit mums ir pats produktiņš. Kā tad tas viss notiek? Pavisam vienkārši. Es parasti uzlieku uz 2 pirkstiņiem. Citreiz pat uz 3. Man iet perfekti uz 3. Paspaidu. Un klāju palēnām uz sejas. Ļoti patīk, ka tonālais krēms tiek iespiests, līdz ar ko nav strīpiņu. Un, ja kādu vietiņu vajag nosegt vairāk, tad tajā vietiņā vienkārši var vairāk uzspiest. Tāpat āda netiek lieki staipīta, kas arī ir ļoti forši. Šādi te mēs varam kaut vai parkā uzklāt tonālo krēmu. Sūklīts arī ļoti ļauj piekļūt visādām smalkākām vietām klāt, kas arī ir ļoti forši. Ārā ir tik karsts un logi ir vaļā. Jūs arī dzirdat visas mašīnas, kas braukā garām. Dabīgums. Un to es īstenībā varu arī teikt par šo produktu, ka rezultāts ir ļoti dabīgs. Viņš nebūs smagnējs. Ja ir ļoti izteiktas problēmas ar ādu, apsārtumi, pigmentācijas, pumpas, viņš nenomaskēs. Nu ko, šķiet, ka esmu visur tap izdarījusi, iespiedu uz tonālo krēmu un varam ciet. Galvenais aiztaisam, lai neizžūst. Ieliekam sūklīti, aizveram ciet. Un metam iekšā somiņā un izmantojam, kad vien vēlamies. Jāsaka, ka es labprāt arī viņu vasaras laikā nepiepūdrēšu, lai ir tāds pavisam dabisks, viegls mirdzums, bet man ir sausāda. Ja jums ir taukaina āda, es pieļauju iespēju, ka jums būs kārtīgi jāpūdrē, jo viņš ir ļoti tāds viegliņš, nejūt viņu sejas. Vispār ir prieks, ka ir arī šāds te ļoti pa pieejamām naudiņām iegādājums. Nu, vai viņš ir sliktāks par kaut kādu Lancome vai vēl kaut kādu citu zīmolu šaubos. Es domāju, ka īstenībā man bija Lancome, un tur gan man tonīts nebija pareizi, tāpēc atdevu draudzenei. Bet man šis patīk šķiet, ka labāk. Bet tas ir gaumes jautājums. Redzējāt, kā tas tiek uzklāts, redzējāt, kā izskatās. Tā kā pārējo izlemjiet paši. Lai jums forša diena. Čau, līdz nākamajai reizei!